Tukuma Katrīna šorīt sagaidīja neparasti daudz viesu, kuri sportošanu neuzskata par apgrūtinājumu. Lai sportiskā diena varētu sākties, olimpiskajiem vēstnešiem uzticēts pacelt olimpisko karogu, tad vēl maz iesildīšanās un kopīga atskaita, lai tieši 10:10 visa Latvija vienotos kopīgā rīta vingrošanā. Populārā Laura Reinika dziesma zinām visiem, un arī izmantotie deju soļi nav sveši, tāpēc vingrošanai paredzētās minūtes paskrien pavisam nemanot. Tā kā disklaitāna. Pa mazvidāļu? Jā. Un kā ir ikdienā ar to rīta vingrošanu, vai par tādu atceries, jeb kā no gultas ārā tās skrieš uz skolu? Skrieš uz skolu. Labi, bet pārāk maz. Tā par kopīgo rītrosmi saka arī puiši, kuri draugos ar sportu ir jau kopš bērnības. Oi, tas ir ļoti sen, jau no bērnības, jā, no bērna kājas es jau sportoju, jā. Un tas bija bērnu dārs pie vainas, ja mamma un tētis pie vainas? Nu, tētis man aizved uz hokeju, un tā es arī sāku, jā. Olimpiskajā dienā uz kopīgo rītrosmi pie ledus halas pieradušies 650 skolu un bērnu dārzu audzēkņi. Rīts vienmēr sāks ar rīta vingrošanu, un bez sporta nekad neiztiekam. Vai rīta cēlienā, vai pēcpusdienā. Un bērni ir tieši tie, kas iesaist vecākus vienmēr visās sporta aktivitātēs. Būsim veselīgi! Latvijas ātrākais cilvēks Ronalds Arājs ir pārliecināts, ka šādi pasākumi ir ļoti vajadzīgi, bet pārmaiņām būtu jābūt arī skolu programmās. Es uzskatu, ka vispār sporta stundas nav pietiekama Latvijā. Es domāju, ka vajadzētu reizes 2, ja ne pat 3 jauniešiem un bērniem sporta stundas nedēļā, jo tas viss attīsta to sportisko. Olimpiskajā rīta vingrošanā visā Latvijā piedalījās vairāk nekā 76 000 dalībnieku, tā skaitā apmēram 2000 Tukuma novadā. Sandra Letāna, Andris Pāns, TV Spektrs.